Vienam no uzņēmumiem, ko es auditēju, 11 no 12 piedāvājumiem vienkārši mētājās iekšā CRM. Izsūtīti un aizmirsti. 92%. Un tas nebija tāpēc, ka pārdevēji ir slikti, bet tāpēc, ka vienkārši pēc piedāvājuma nosūtīšanas nekas nenotika. Un šodien es tev parādīšu 5 lietas, kur tavs bizness zaudē naudu tieši pārdošanā. Pirmā un viena no lielākajām problēmām ir tāda, ka tev nav nekādas kvalifikācijas procesā ar cilvēkiem, ar kuriem runā tava komanda un pārdevēji. Ko tas nozīmē? Kad tavs pārdevējs iet un pavada laiku ar cilvēkiem, zvana viņiem, tiekās ar viņiem, iespējams tiekās vairākas reizes ar tiem cilvēkiem un investē savu laiku, savu naudu un arī tavu uzņēmuma naudu uz cilvēkiem, kuri iespējams nekad arī nenopirks. Un kā tas izskatās otrā pusē, jā, tu runājies ar savu pārdevēju, viņš tev stāsta, jo man tur viss tur šitas un tas un tur šitas grib tikai vēlāk un pēc tam vēlāk tu visu šo stāstus esi dzirdējis, jā. Pipelines it kā izskatās labi, bet darījumi neslēdzās, jo kas notiek, tie cilvēki vienkārši atbirst. Un pat ja tev ir pārdevēji, kuriem ir daudz sarunu un viņi it kā veids aktīvas darbības, beigās darījumi ir maz. Otrā lieta, tev nav nekāds follow-ups. Atceries, ko es tev teicu par 92% darījumu, kur vienkārši stāv atvērti un neviens ar viņiem nesazinās. Tā ir realitāte. Un tā problēma dažreiz ir tehniskajā nodrošinājumā. Vienkārši tev nav rīki, ar kuru palīdzību tavam pārdevējiem būtu viegli atcerēties, kad viņam ir jāsazinās ar savu klientu. Un bieži vien ir tā, ka pārdevēji arī nemaz nezina, ko teikt tam klientam. Viņš viņam vienreiz piezvana, otrais piezvana, un viņš viņu met malā. Tāpēc, ka viņam nav ideju, ko tad klientam teikt. Viņš savā galvā sēž un domā, kā viņš man jau 2 reizes pateica, ka viņš negrib. Es vienkārši sēžu un gaidu un viss. Un tas ir pierādījums arī tam, kad pat liels ASV uzņēmums, kurus auditē un ar kuru es strādāju, viņam atvērtos darījumos vienkārši stāv 2,5 miljoni. Un 83% no tiem cilvēkiem ar viņiem pēdējo 2 nedēļu laikā vispār neviens nav sazinājies. Neviens nezina. Un, ja neviens nezina, un ja tev nav process arī uzņēmumā, kurā būtu atrakstīts, hei, tas ir tas, ko mēs darām un kā mēs darām, un kaut kādi mehānismi, kas to pārbauda, tad visticamākais tur arī pazūd šie darījumi. Trešā lieta, tavs katrs pārdevējs pārdot savādāk. Ko tas nozīmē? Nav vienāds process, un tad, kad nav vienāds process, tad arī rezultāti nav vienoti un viņi ir dažādi. Ja? Es tev iedošu piemēru. Iztēlojies, kad, ja tev būtu rūpnīca un tu ražotu kaut kādu, jebko, ja? Un katras 2 nedēļas vai katru 3. dienu tas ražošanas procesā jūs reāli sāktu mainīt visu otrādi, kā tiek ražota kaut kāda prece, cik sekmīga būtu tā ražošanas līnija. Visticamākais ne ļoti. Un tad, kad katrs pārdod pa savam, tad arī viņus īsti, ko tad viņiem mācīt, ja katrs dara kaut ko savu. Tad katrs kaut ko ķer no kaut kurienes un kaut kas arī iznāk. Ja? Un te arī ir tā neparedzamība, jo, ja cilvēki pieturētos vienotam procesam, jūs zinātu to, ka visās sarunās tiek izdarīts tā un tā, tad arī būtu kaut kādi paredzami rezultāti. Un kā tad izskatās dzīvē? Labākā scenārijā tavā uzņēmumā ir viens pārdevējs, kurš faktiski visus velk, un visi pārējie tur peld, dara kaut ko, mēģina replicēt to, ko dara viņš, vai mēģina pierādīt tev, ka viņi ir naturāli pārdevēji, un viņiem viss izdosies, un viņi varēs turpināt. Starp citu, interesanta lieta, es runāju ar vienu sievieti, burtiski vakar, viņa 15 gadus pārdošanā, un viņa teica, ka viņa nevarēja pat iedomāties, kad ir tāda lieta kā pārdošanas treniņi. 4. lieta, tavi pārdevēji nenoskaidro vai vāji noskaidro, kas tad klientam ir vajadzīgs. Kā izskatās sarunas, bieži vien viņi sāk runāt ar klientiem, uzdod 1, 2, varbūt 3, 4 jautājumus, un viss viņš ir ieķēries kaut kamā, kas viņam liekas, ka klientam ir vajadzīgs, un vienkārši sāk stāstīt, mums ir šitā tā, un tur forši klients aizmieg prezentācijas laikā, un beigās īstenībā neko neuztver. Kas notiek? Viņš nespēja parādīt vērtību, un klientam nespējas atrast problēmu, kas ir jārisina, un beigās
parādās iebildumi, un klienti sāk stāstīt, zin kā ir, šitas ir pa dārgi, mums tas neder, mēs padomāsim, un tas notiek tā kā katrā otrajā zvanā. Un vēl pēc tam lielākā problēma notiek pēc tam, kad pārdevēji nešos iebildumus uz citiem departamentiem, tad, kad viņi to nav izdarījuši. Pieņemsim uz mārketingu, un viņi saka, klau, tur mums nāk klienti tādi, šitādas iebildumus viņi taisa, bet tā problēma nav mārketingā. Tā problēma ir tajā, ka tu, draudziņi, līdz galam neesi izdarījis tā kā savu darbu šajā pārdošanas sarunā, un tas veido tā kā tādus virpuļus iekšā uzņēmumā, kur visi risina problēmas, kuras faktiski būtu jāatrisina pārdevējiem, izmantojot jautājumus savā darījuma sarunā, lai nonāktu līdz tai problēmai un tā kā tās problēmas ietekmei sarunā ar klientu. 5. lieta – nekas netiek mērīts. Un, zin kā ir, tu nevari salabot to, ko tu īsti neredzi, jo lielākā problēma pārdošanā ir tā, par kuru tu nezini. Tad tu nezini, kurā solī darījums nomirst. Ja? Tā kā tu nezini, vai tas notika tad, kad jūs mēģinājāt atrast klientu, vai tas notika pirms tikšanās, vai tas notiek sarunas laikā, vai tas notika pēc tam, kad tur kaut kas pietrūka. Visu laiku ir kaut kāda lieta, ir kaut kādas lietas, kur potenciāli tiek zaudēta šī nauda. Bet ja tev nav pārskatāms šis process, tad iespējams tu vienkārši labo nepareizo, vienkārši pēc kaut kādām sajūtām. Un ja tev nav skaidru ciparu, kā tas viss notiek, kā tad tu vari pieņemt pareizo lēmumu, ko un kā pareizi būtu darīt tā kā šajā situācijā. Un lielākajā daļā uzņēmumu ir tieši 2 vai 3 no šīm problēmām, kuras es pieminēju. Un tā lielākā problēma ir tāda, ka tas reāli tev izmaksā vairāk zaudētajā naudā, un ko tu esi atstājis tavā peļņā uz galda, nekā tu vari iedomāties. Un tik ilgi, kamēr šie procesi netiek sakārtoti un salaboti, un tā lielākā, tik arī tu zaudēsi to naudu, bet tā lielākā problēma ir tāda, ka tas tā kā ar pašdiagnostiku, tu no iekšienes esot tā kā savā uzņēmumā, visticamākais nevarēsi saprast, kas tieši nestrādā, un tev ir vajadzīga kāda palīdzīga acis no ārpuses. Un tieši tas ir tas, ko es daru. Es ienāku tavā uzņēmumā, paskatos uz visu pārdošanas procesu un atrodu, kur pārdošana uz doto brīdi nopludina tavu peļņu un tavus ienākumus. Un ja tu gribi, lai es paskatos, kā strādā tā kā tava pārdošanas sistēma, tad kur šeit apakšā zem šī video ir links, kuru uzspiežot atvērsies Google kalendārs, viņš izskatīsies tā. Un šajā kalendārā tu varēsi izvēlēties laiku, lai ar mani sazināties, un mēs parunāsim, ko un kā mēs potenciāli varam darīt, lai paskatīties, kā palīdzēt tev aizpludināt, kā palīdzēt izlabot to, kā tava komanda vai pārdevēja aizpludina tavus ienākumus un peļņu no tava biznesa. Atā!